Čau, Tom, es tev tagad uztaisīšu pamācību, kā būs arī sestdien jāspēlē. Kad mēs attaisām vaļā Crusader Kings 2 programmu, tu redzēsi šito. Saproti? Mēs spēlēsim multiplayer, atceries to, tu spiedīsi. Un visticamāk, es izmantosim šito. Es tev nosaukšu vai atsūtīšu WhatsAppā ID, paroli un vienkārši joinosi. Tas ir tās. Starp citu, ja tu izgādies, tad ir jāiztais visu programmu ciet un atkal jātais vaļā, jo savādāk viņš neļaus. Bet tagad pārst spēles tev parādīšu. Un to mēs varam spēlēt šeit, uzspiežot single players, new game. Tavā gadījumā tu būs iespēja tikai uzspiest uz šo un laikam šo. Iespējams atceros, ka te ir expansions, kur tev nav. Lai parādītu spēles pamatus, es izmantošu šito, ja mans patīk vienkārši. Starp citu, var uzspiest W, lai pāriet no šitā skata. Šitā var rekur redzēt. Šits ir terrains, tas rāda kādu pasitās mape. Nu, te ir tundra, te ir Francija, siltās zemes, tuksnes, to tu var redzēt. Un šits ir, tu uzspiežot W, tu ir dabūn realms. Un realms ir valsts principā, karalistes, vai arī hercogistes un counties and shit like that. In our case, we will just ignore all of this part of your world. It just doesn't matter. For us, mostly what matters is this part of the world, this, and this. Atceries, mēs runājām, ka mēs spēlēsim 3 baltu valsts, kā tu redzi. Viena neeksistē vēl. Mums būs jāizvēlas kādu valsts. Es ar Edmundu runāju. Viņš grib būt Igaunija. Viņš spēlēs Igauniju. Es spēlēšu droši vien Latgali, jo man patīk vienkārši izaicinājums, jo Latgala ir visvājākā no visām šitām. Labi, Sēlija vēl ir, bet nevienam viņas ir Sēlija. Es apvienošu Latviju. Sanāk, tavs uzdevums būs izdarīt visvieglāko apvienot Lietuvu. Un, protams, vēl Prūsija tev būs jāsavāc sev, jo mēs negribam, lai poļi savāc viņu. Tagad, kad mēs esam izvēlējušies, es izvēlos Latgali, un es uzspiedīšu play, kurš tā te poga. Vēl mēs varam redzēt counties, kad uzspied šito, tas ir e-burts. Uz klaviatūras, ja tu uzspied, tad tu redzi tikai tās valsts, kas ir vienkārši viens kods ciems. Piemēram, Sēlijai nav hercogistes tituls, Latgalī vēl nav hercogistes tituls, bet to var izveidot. Uzspiežot R-burtu vai te. Tur, nevis R, bet kurš šis bija saimnirsot? D-burts. D-burts, ja tu uzspied, tad dabūni dačīs. Tas ir hercogistes latviešu valodā. Tas ir viss tādas puslīdz lielās valsts, jau kaut kādas valsts. Un tad ir, protams, karaļu valsts. Tās ir, 700. gados tā ir Vestfrancija, Midfrancija, Lombardija, Saksonija, Sērbija, Armēnijā tāda arī ir saimnirs. Un vēl ir impērijas, bet tās mēs daudz neredzēt. Tādas, ka pāris pasaules ir Bizantīna impērija. To mums nevajag. Kur reliģija mēs varam redzēt, kādas ir 700. gados pasaulē. Ko var redzēt kādu un datumu. Katoļi ir, slāvi ir germāņi, principā vikingi ar saviem toriem tad tālāk. Šitie ir mongoļi, visādas ir kaut kādas reliģijas. Protams, kur ir ortodoksijas, jeb austrumu pareizticīgā baznīca. Šitā ir tā, kas ir armēņiem baznīca. Un Etiopijā ir tāda pati baznīca ir vispār. Šitā reliģija ir mūsdienās izmirusi, Nestorīna. Viņa arī tevi vēsturiski bija. Tā ir viena no tām reliģijām, kas tik līdz pat šeit kristieši. Un šitā ir somu un igauņu reliģija. Tas tāds interesanti lieta, ko redzēt. Te ir kultūras, mēs varam redzēt, kādas pasaulē ir šobrīd. Piemēram, kur Vizagāfi vēl projām eksistē no Romas impērijas laika un nav izzuduši kāda kultūra. Grieķi, Itāļi, Lombardi, jo šis ir ļoti ātri sākums. Kur
Es nezinu, kāpēc latviešu valoda latvieši ir nosaukt vienkārši par latgaļiem, ir lietuvieši, ir prūši, igauņi. Un vēl nav tāda vienota krievu identitāte, līdz to daudz dažādas krievu subkultūras. Tajā laikā tā arī bija. Un te ir valdības stili. Piemēram, Rietuma Eiropā ir, protams, feudalisms. Es nezinu, kā šo te vārdu izrunāt, bet tas ir, ko izmantoja muslami. Un, protams, impērija izmanto imperiālo sistēmu. Un viss pārējais, kas ir vēl bez civilizācijas, ir vienkārši visāds cilts. Starp citu, Īrija un Skotija bija Skotija līdz pat 1100 gadiem kaut kādiem bija cilšu sabiedrība. Īrija nebeidz ciltu būšanu līdz pat Angļu conquestam. Tas tāds vēstures fakts interesants. Un, protams, ar ko var redzēt nomēdz, jeb horse archers vai arī citiem vārdiem mongoli. Un tatāri un tā tālāk. Šits ir ļoti interesants valdības veids, bet es viņu spēlēs nemācīšu to pateikt. Jā, es zinu, ko domā. Pār 1000 stundām vienā spēlē vēl tās izmēģinājis visas daļas viņai, bet es reāli iemācījies pilnībā šito, tas ir valdības tipu šito un šito. Šito es ļoti maz, varbūt 5 stundas kopā es paspēlējis, nezinu viņu. Šito vispār neesmu spēlējis, un šito es varbūt 2 stundas tikai, līdz to es to nezinu īsti. Bet tas nav svarīgi. Ejam apkārt pie Realms. Es izvēlos uzspiežot uz latgali ar vienkārši spēles kreiso taustiņu, uzspiedziņu. Un tas būs mans cilvēciņš. Es uzspiežu play, te ir game rules, tev tās nebūs. Ja mēs spēlēsim multiplayer, es jau visu būs ieslēdzis. Šitien var izlasīt, kādas ir katrai kultūrai un reliģijai bonus un mīnusi. Tas mums nav svarīgi šobrīd. Atkal uzspiežam W, vai redzēt, kādas valsts ir. Sāksim ar to, kas uzspiedīsim. Ir šitās te lietas, tās pagaram ignorējam. Šits ir es. Es esmu karalis, Chief, es technically skaitos Chiefs, cilts vadītājs, bet, principā es arī kā karalis vāšķoti. Šitās ir mans stati, kas tiek radīti ir vienkārši randomā. Piemēram, es dabūtu Brilliant Strategist, šits vislabākais, ko var dabūt Marshall daļā. Piemēram, šits un vēl labs līderis un tā tālāk, tas nav svarīgi. Šis ir diplomātija. Kā tas tev dod dažādas iespējas citos eventos un tā tālāk. Tas šobrīd ir sarežģīti un nav svarīgi. Marshalls ir, lai vadītu armijas un tā tālāk. Piemēram, kurš ir jau, kad tika 14 Marshalls, kas man ir, tas dod plus land organization, stewardships. Tas ir your ability to administrate the land, basically. Principā tā, ka, lai kontrolētu savu teritoriju, tev jābūt labam stewardam. Jeb birokrātam. Tas ir tāds intrīgs. Šitas ir interesants spēles veids, kā spēlēt. Es personīgi man tā nepatīk spēlēt, bet citiem, kas man ļoti patīk. Ar intrīgu tu vari basically assassinate everyone. Just kill, don't like someone, kill him. Un, protams, izglītības līmenis. Labi, ignorēsim šo ciparu, tas neeksistē. labi, tas manā gadījumā ir 2. Jūs tikai zinu, kā kauties un izrādās un neko pat nemāku lasīt. Tas tā, tas nav svarīgi. Tas ir svarīgi, lai iegūtu tehnoloģiju. Tava valsts neattīstīsies, ja tava vadība ir stulba kā zābaki. Šitie papildus cipari, ko viņi norāda ir. Viņi norāda, ko piemēram, tava sieva piedāvā. Man sieva ir ļoti sūdīga. Wow, viņa ir ļoti, ļoti sūdīga. Pilnīgi neviens labs stats. Zins skaits labs stats ir, kas ir 8 un vairāk. Piemēram, manā gadījumā man ir 3 no 5 statiem ir labi, jo ir vairāk pa 8. Man sieva ir stulba, bet neko darīsim. Un šitie te stati norāda, ko viss tavu padoties tev piedāvā, jo katrs šis te, kas ir tev tieši padotais, kas tev ir zvērējis, ka viņš tavā vietā kaut vai nomirs. Viņš spēja iedot nedaudz papildus punktus. Un to var redzēt šitam. Šitam ir ļoti laba diplomātija. Viņš arī ir diplomāts, Red Chancellor. To var redzēt šitam pie Council.
Šits Stuarts ir mēsls, pastīsimies, vai jums kāds labāks ir. Nav. Bet šits būtu ideāls cilvēks, ja es viņu ieliktu par manu spiegu. Kāpēc man kaut kāda randams sieviete kā spiegs? Zini, dažreiz šo spēli nevar saprast, jo viņš tik agrā startēja tā. Vienkārši pilnīgi gan visi cilvēki randomā uztaisīti. Viņi katru reizi ir savādāki. Tad var iedot samāks tituls kaut kāds, piemēram. Regents ir ļoti svarīgs, jo tad tu izvēlējies, kurš cilvēks, ja tu būsi slims, kurš tavā vietā valdīs pār valsti. Labi, pat cik šitā tikai tutorials, šitā random sieviete būs mans vadītājs. Court physicians. Šis ir ļoti svarīgi, ja tu saslimsti vai dzemdības un tālāk tavā ģimenē. Tev vajag kaut kādu mediķi, kas saprot vismaz pamats medicīnas. Un to var noteikt pēc izglītības, jo viņam augstāka izglītība, jo viņš zina nedaudz vairāk par cilvēku, un ķermeni tālāk viņš varēs palīdzēt, izvēlēsim šitos stulbeni. Nu, šitie tituli nav tik svarīgi, tos pats var palasīt kādu mirkli. Tagad izslēgsim šo only commanders. Un ļoti svarīgi ir komandieri, šitie vadīs tavas armijas. Jo lielāks viņiem maršals, jo labāk. Un ja viņiem ir šitā izglītība, šitas kvadrātiņš ir izglītības, tas norāda, uz ko viņš būs ideāls. Jo ja šitās, tad viņš ir ideāls, brilliant strategies, kā jau redzu. Bet ir citi līmeņi. Pamēģināšu atrast kādu piemēru. Tā. Tas nav svarīgi. Pastīsimies uz vīriešiem. Tā. Piemēram, šits te random čalis, ko es nevaru izrunāt. Viņš ir brilliants stratēģists, un viņam ir ļoti daudz. Bet ir arī iespējams, ka ir kāds, kas ir... šits ir skilled technician. Viņš ir normāls taktikas izmantoties, bet viņš nav arī ideāli, brilliants. Vēl ir papildus, piemēram, šits ir ideāls, ja tu viņu noliec uz flangu, bet to vēlāk pastīsimies. Tā, vēl ir kāds cilvēks, kas... tik daudz briljanti cilvēki mums šitie pasaulē ir. Kur ir zābaki? Kur ir visi zābaks, nesaprotu? Tough soldier, tas nozīmē, viņš ir labs karavīrs, kas ir gudrs pietiekam kaujas laukā, bet, kā ģenerāls viņš ir diezgan stulbs. Te varam pastīties vēl uz leju, vēl projām daudz ģeniāli. Nē. Vau, tik daudz ģēniju izstāstē tik vien ir. Kroči, visi pasaules ģēniji kaujas lauka ir visur citur, tikai ne manā valstī. Pastīsimies kaut kur daudz lejā zemāk tā. Misguided warrior. Tas nozīmē, viņš ir karavīrs, bet viņš ir stulbs kā zābaks. Tev vajag, piemēram, tu esi uz kalna augšā, un tev ir jāizsargājas no iebrucēji. Ko viņš izdarīs? Viņš noskries lejā no kalna. Viņš zaudēs savu high ground, because he's stupid. He's a mighty warrior. He will always go for personal combat, but he will never go for strategy. So it's not advisable to go for this guy. That's basics. That just explains basics. There's also problems Midas touch and stuff like that. Those with time I will show you off. Next. Okay, these are my children. For example, this is my son, and this crown shows that he is my heir, as you can see. When I die, because of course I will die eventually. I'm already 22 years old. When I die, in this game, death, if you die, it's not that bad, because as long as you have kids, or at least relatives in your family, this is your family. I'm House of Ugandi Knuckles. As long as there at least one boy is alive still from this house and is legitimate. You can also have bastards. Tu varēsi turpināt spēlēt. Pastīsimies, piemēram, Bizantīņa impērija. Pastīsimies šito māju. Pasties, cik viņam daudz jau bērni. Ja viņš nomirst, un pat visi šitie te nomirst, piemēram. Ja vien tik viens cilvēks paliek dzīves, tikmēr tas nozīmēs, ka tu nezaudēsi spēli. Tas ir tāds lieta. Ko vēl tev var pastāstīt no šitienes? Te tu vari izvēlēties, uz ko tu fokusēsies. Choose your focus.
piemēram, es izvēlēšos būt, ko es gribu vairāk. Laikam es gribu būt labāks biznesmens, izvēlēsim to. Un šitien tu var izvēlēties tavs dzīves mērķis. Piemēram, kļūšu par karali, Lietuvas karali, viss gatavs. Tas man dod iespēju, piemēram, pasludināt karu uz visiem šitiem ceļiem bez problēmām. Tā, ko mēs varam redzēt šitien? Šits ir domain size, tas norāda, cik daudz zemi tu spēj kontrolēt. Jo viduslaikos nebija tā, ka viens cilvēks var kontrolēt kā diktors pilnīgi visu pasauli. Būsim reāli, neviens nevar kontrolēt visu pasauli. Līdz to tu vari kontrolēt tikai noteikti daudzumu zemi. Katra zeme ir viens šits reģions, kas ir šobrīd iekrāsojies. Manā gadījumā man ir 3 tādi, no 4 es varētu piemēram iekarot sēlī, un tad man būtu jāsāk ņemt vesēls. To es tūlīt parādīšu pēc kādu laiciņu. Šits ir mans vesēla limits, bet tas nav svarīgi šobrīd. Šits ir man karavīri. From domains, tas norāda, cik man karavīrs var pasaukt no vienkārši ciemiem. Piemēram, es varu pieiet pie random Jāņa un pateikt, tu tagad tinies armijā iekšā. Šits ir man kabata, cik man daudz nauda ir. Man šobrīd 40 zelta dukats ir. Tas nav svarīgi. Un šits ir prestige. Difference between tribal government and feudal government is, in feudal government, money is power. In tribal government, prestige is power. That's the major difference. Because in tribes, if you are well-known great warrior with high amount of prestige because you killed every fucking enemy you could find, tad dabūni prestige. Ko tu vari pasaukt vienkārši? Tu zini, es esmu tik leģendārs, nāciet pie manis strādāt. Un tad cilvēki vienkārši ar to tu vari izmantot kā maksu. Piemērs, ar ko ir ideāls. Man ir šits ciems. Es varu, ja man būtu 100 prestige, es varētu uzbūvēt warrior grounds, kas ļauj jauns cilvēks rekrūtēt. Tas nozīmē, vairāk karavīri man būs, vairāk sekotāji. Tas tā, šobrīd, tas būs ļoti svarīgi, ka mēs spēlēsim. Un šits ir piety. Pietys ir cik ļoti reliģisks un labs cilvēks tu esi. To tu arī var redzēt šitien. Tie ir tā paša stati. Un to tu var izmantot. Ja tu esi, piemēram, katolis, tu var aiziet pie popa, piemēram, Stefans III, whatever, un paprasīt, zini, es biju tik ļoti labs cilvēks, Dievs man mīl, iedos man kaut kādu zeltu, vai iedos man tiesības iekarot mani kaimiņu. Un ja popam patīk to, tad jā, piemēram, kur pops ienīst mani. Mēs varam redzēt, kādēļ viņš man ienīst. I'm an infidel and zealous. Okay. Fuck you guys, fuck you too. Te es varu redzēt, piemēram, es nevaru ciest savu sievu. Un tādas lietas var redzēt. Piemēram, kur šitam čalim es patīk nedaudz. Šits man ienīst. Šits ienīst. Šits ir neitrāls principā. Neitrāls. Šits ienīst man. Kas tu man ienīsti? Zeles. Nu skaidrs. Tā. Šitie ir tavi papildus stāti. Piemēram, diligent. Tu jau saproti, ko nozīmē craven. Kur tu var redzēt, ja tu esi bailīgs loks, tad tu zaudē tavas armijas morāli. Pazūd. Tev karavīri domā, kāpēc mums ir jāmirst, ja kamēr mūsu komandieris ir loks, kas mūk prom no kaujas lauka. Paranoja. Nav laba lieta, bet neko darīt. Un tempered. Laba lieta priekš birokrātijas. Šis ir personal combat skill. But if you are going in personal duels, that's a bad decision, in my opinion. Don't do that if you can. That's about this screen is basically it. Oh, this shows my government type, this shows my religion. This is Romuva reliģija ir tas pats, kas baltu pagānisms. Vienkārši tas ir lietuviskais nosaukums tam. Tā, te mēs varam redzēt important decisions, piemēram, kad spēlē kā cilts, tavs mērķis ir kļūt vai par feudalismu, jo tas ir labāks valdības tips, vai kļūt par Merchant Republic. Merchant Republics, tas ir tirgotāja republikas, kas vēsturiski bija Venēcija, piemēram, Ģenova, kas vēl te bija Amfla,
Pīza arī bija vēsturiski tirgotāja republika. Tās ir interesants spēles veids, bet es neiesaku to kā pirmā spēle, jo tas ir ļoti sarežģīti. Un te mēs uzspied. Tas ir tā. Te vēl ir cits papildus iespējas, ko var kāds izlasīt. Piemēram, Composer Book, tas paši skaidrojoši. Tādas lietas, to var izvēlēties. Te tu var zem šit rekordu mājplats, piemēram, es varu izvēlēties, nogalināsim šito platu, kill him. Man tikai 36% iespēja viņu nogalināt. Vai, kurš uzgāja? Rekordu. Es varu pamēģināt atrast cilvēks, bet izrādās neviens negrib nogalināt šo cilvēku. Ok. Bet te es varu, piemēram, mēģināt, ja man būtu labs intrīgas skills, tad es varētu mēģināt šo čalu vienkārši novākt. To mēs tagad nedarīsim. Te ir, ko mans spieks ir uzzinājis, kurš kuru grib novākt, dažreiz atceries pēc šitie viduslaiki, vienmēr būs kāds, kas tev mēģinās novākt. Tādēļ es iesaku, ja ir iespēja, autostāv plāts. Šitien būs, ja pēc kara varēs dabūt cietumnieks, to varēs viņus vai pārdot, un daži būs tik ļoti nabadzīgi, tu viņus vienkārši vai turēs cietumā visu mūžu vai nogalini. Šitā poga principā ir nevajadzīga, viņi neko nedara tādu, to var ignorēt. Šitā te ir rekordu lāza, šits ir ļoti svarīgi. Pirmā poga ir inheritance, tie ir mantinieki. Man tikai viens mantinieks var būt, mans dēls, es ar viņu iebalsošu. Mans teritorijas likumi, šobrīd es tik ļoti vājš, ka es nevaru nevienu likumu pārmainīt. Man visi ir ļoti vissūdīgākie. Obligations. Šis ir, ko tu pieprasīsi no saviem padotējiem. Piemēram, ja man būtu baznīca tā pakšā, piemēram, šajā telpā būtu viens templis uzbūvēts manā pilsētā. Tad es varētu pieprasīt no baznīcas lielākus nodokļus, kā piemēram šitā. Tagad viņi man maksās vairāk naudu, bet mazāk karavīrs iedos. Un šis šobrīd vēl nav, jo man valsts ir tik ļoti necentralizēta, ka es nevaru neko izmainīt. Šis galvakainu un elektīvu galvakainu, mantojuma likumi ir vissliktākie spēlē, jo iespēja nekad nepieņem viņas. Bet mēs spēlēsim, cik mēs spēlēsim kā Baltijas, kā Lietuva, piemēram, tad mums ir iespēja paturēt eldership election. Tas nozīmē, ka kaut kāda random čaļi balsos pa mūsu kādu no dēliem. Ja mēs spēlētu kā, es nezinu, piemēram, Francija, tad viņi sākt spēli ar elektīvu galvakainu. Protams, ir tos start datos, kā piemēram vēl 1200. gados, ja tu izvēlēs tādu laika periodu. Te jau gan visur ir izdomāts primogeniture elections. Succession, kas nozīmē, kad vecākais dēls iemantos. Bet tas ir tālu, mums šobrīd nevajag, nav ko izvērsties. Tā, kur ir tehnoloģija, ieteikums, ka dabūn tehnoloģiju. Pirmkārt, ja dabūn šita tehnoloģija, es izmantošu šķīts, lai vienkārši parādītu, kā izstās. Tā, ievilsim punktus savu. Pirmais, ko vienmēr tu ieguldies Castle Infrastructure, tad tu ieguldi City Infrastructure, atkal Castle Infrastructure, atkal City, un tā vienkārši turpini, ka viņš paliek pa dārgu, tad tu izvēlies piemēram shipbuildings vai construction, trades arī ļoti labs ir. No šitiem punktiem, ko tu izmanto, pirmkārt legalismu, vienkārši spīdra no legalismu līdz šitam līmenim. Un tad ir līdz šitam līmenim jāspīdra no majesty. Tas ir nākamais, ko vajag. Un no armijas tehnoloģijām, ko vajag, es iesaku ieguldīt, ir šitajā, un pat cik mēs spēlēsim kā latvieši un lietuvieši, igauņi, es iesaku šito izmantot, tas mums dos vairāk bonus stāts. Šitas, un tad, ja ir punkti, tad šitam iegulties. Tas tādi easy punkti. Tā, kur mēs redzam mūsu armijas iespējas. Šitien es varu uzspiešu šitā pogu, un es sasaucu visas savas armijas, ko es varu pasasaukt. Tad viņus var savienot vienā vietā un apvienot, bet mēs to šobrīd nedarīsim. Un vēl viena metode, kā to var izdarīt. Tu var uzspiest skats uz savas teritorijas un tā uzspiest un pasaukt savus vīrus kaujā. Tas ir viens. Vēl tu vari, protams, noalgot armiju, kas būs mūžīgi tavu armiju. Tu tikai ļoti daudz maksās par viņu. Bet pat cik mēs esam ciltis, mums ir iespēja maksāt ar prestīģu. Kā redz, piemēram, kurus var samaksāt par 150 karavīriem, 75 prestīģu. Man šobrīd nav tik daudz prestīžu, bet ja man būtu, varētu nopirkt karavīrus. Un vēl ir iespēja nopirkt, protams, mercenārijas
kas ir vēsturiski izplatītākā karavīra profesija. Bet viņi ļoti dārgi, redz 600 plus katru mēnesi jāmaksā 60 zelts. Man mēneša peļņa ir 0,40. Tu vispār redzi to? Es ceru, ka tu redzi. Ok, 0,40. Es man liekas tikai ieraudzīju gļuku. Labi, tas laikam šobrīd nebūs tik ļoti īpaši. Man peļņa 0,40. Es to varu parādīt ar šitā, ne? Te tu var redzēt 0,40 man peļņa. No prestīžas dabū 0,48 mēnesī, un šito es dabū 0,77. Nav slikti. Tā nākamais. Vissvarīgākā lieta, ko mēs tagad izdarīsim, ir dosim mūsu padotajiem pavēles. Šitas čēls ir ne pārāk labs, šits arī ne pārāk labs. Darīsim visvienkāršāk. Un izlidāsim šito čelu pirmkārt ārā no viņa pozīcijas. To var uzspiest šitien. Un tā grand, nē, award, nē. Bļāviec. Labi, mēs vienkāršāk izdarīsim. Mēs to var izvēlēties čeli un šitā vienkārši uzspiest. Tu nomainīsi cilvēkus uz labākām opcijām vai sliktākām. Pie diplomātiem tev vajag labāko diplomasiju, pie maršala tev vajag labāko karavīru. Pie stjorča, protams, labāko karavīru lietas. Šits ir labāks nedaudz. To var redzēt pēc šitā teikt cipara. Un pat cik mēs esam cilts, es iesaku vairāk uzspiest šito un nāko kreisais taustiņš. Mēs visur tikai spiežam kreiso taustiņš tajā spēlē. Pelse. Šito izvietosim ar šito kundzi, tāpēc pasties viņu visi ir ļoti, ļoti slikti. Visi ir zemes 8 cipara. Tā jau tikpat labi izvēlos to, kas ir kurš ekonomiski labākās attiecības ar mani ir. Piemēram, viņi ir pozitīvās attieksmes pret mani. Un pat cik viņi tik ļoti nekam nederīgi, sūtīs viņu prom uz Romu, lai viņi mēģina nozagt kādu tehnoloģiju. Bet viņi ir ļoti slikti tajā savā darbā. Tā kā idejas vai kaut kas notiks. Un šits te čals, it kā, skaties, īpaši interesanti šis esi. Viņam it kā ir mazāks cipars nekā šitam, bet pasties, viņam ir labāk teoloģijas izglītība. Viņš ir vairāk tās zvaigznītes, kur ir. Šitam ir tikai 2 zvaigznītes, šitam ir 1, 2, 3, 4. Līdz to viņš ir labāks, viņš zina, ko viņš dara vairāk nekā šits. Atšķirības starp viņu un viņu ir tas, ka viņš ir jaunāks daudz. Līdz to viņam mazāk pieredzi. Viņš vēl pats var uzlaboties. Tā kā mēs viņu neizvietosim, mēs viņam liksim bildzēlēts, jo šits dod mums manslīgi paētī klāt vēl. Šitien parasti vienkārši izvēlēs šito. Un šis ir tik ļoti sūdīgs cilvēks, ka es pat negribu nevienu. Aizsūtīsim viņu kaut kur kaimiņu zemi, lai viņu nogalina. Piemēram, kurš to Krievu zemi. Cīnies, varbūt tev novāks. Tā. Labi, mēs varam uzspiest šito. Vienmēr kad izvēlēs Worship Ancestors, izvēlēs Prosperity and Growth for my realm. Tāpēc tas palielina iespēju tev dabūt papildus mēneša algu. Tā, ko mēs varam redzēt? Šis dēls ir bez izglītības. Mums ir jāizdomā, kā viņu izglītot. Zinu, ko es iesaku? Izglīto viņu būt labām administratoram, jo tā viņš pelnīs lielāku naudu no tavas teritorijas. Šis nevar uzspiest range patrol, tas nozīmē atrast sievu viņam principā. Kā es iesaku? Skaties, kur tu var dabūt labāko alliance. Piemēram, es varu mēģināt, šitam nav dēlu. Es varu mēģināt, piemēram, šito čali. Range patrol, mans dēls. Kāpēc viņš negrib? Šits plāno iekarot mani. Līdz to viņš negrib man šo alliance. Bet ja viņš piekrist, tad es ieslēgšu ātri. Tagad viņš piekritīs. Tas nekas ignorēsim to. Viņš tagad saka jā. Mēs iegūsim non-aggression pact. Tas nozīmē, ka mēs nevaram iet karā viens ar otru. Send. Slēgsim spēli. Te kur var uzgriezt augšā.
Šis labs cilvēks. Labāk darīsim šito. Oi, klausu. Vai es pie šitā? Es tikko ieguvu severely injured, un es izgriezu vienu aci, lai dabūtu vairāk piety, ko var redzēt. Tā mans dēls ir. Viņam tagad ir sieva, līgava. Tagad mēs varam mēģināt Formula Alliance. Un šitā mēs aizsūtam Formula Alliance. Tagad, ja es iešu karā ar sēlī, piemēram, nekur izmantosim sēlī kā iespēju piemēram, nekur subjugation. Mums nevajag. To parasti, ja var izvēlamies neizmantot. Nekur apvienosim armiju, un mēs varam uzspiest kalto armas. Un viņš savu armiju iesūtīs. Šitā mēs apvienojam vienā armijā, un kur mēs varam izvēlēties ģenerāļus. Cik man nav tik daudz ģenerāļu, es vadīšu centru, tas vadīs kreiso flangu, un šits vadīs labo flangu. Un tad mēs ejam armiju karot. Un pat cik šitie ir viduslaiki, tu var uzvarēt kaujas, bet no kauju uzvarēšanas tu nevienēsi karu. Ir arī jābūt spējīgam sīdžot pils un tā tālāk. Un, lai sīdžot, tu vai vienkārši gaidi, kad viņi padosies, vai tur bija iespēja uzspiest uzbrukumā vienkārši skriet pret sienu. Tagad mēs iznīcinājām to armiju. Te mēs varam redzēt mūsu kaujas. Šitie kaujā mēs zaudējam 5 lietuviešus un 8-7 sēļi nomira. Labi zaudējumi. Te nomira 1 latvietis un 172 sēļi nomira. Labi, karš viegls. Un šits ir enforced demands, tad mēs dabūsim visu, ko mēs gribam. Šits ir, mēs padodamies, bet nekas nemainas, status quo un viss. Un šits mēs būtiski padodamies, un mēs, protams, vinējam tikko karu. Visi gatavs. Mēs tikko vinējam karu, visiem aizsūt savu armiju apakaļ, un tad, kad es uzspiešu to pogu. Tu var uzspiest šito pogu, var arī uzspiest šitā, ja viņi ir, piemēram, rekur tavu armiju. Un tu vari uzspiest tev, viņi pazudīs arī. Starp citu rekordu var redzēt, cik viņi tev mēnesi izmaksās. Viņi man izmaksā 2,8, bet pelnu 0,44 tikai, līdz to tu ātri bankrotēs. Un ja tu bankrotē savu valsti, tev armijas padosies vienkārši. Labāk nebankrotēt, tas ir svarīgi. Un tagad mums piedara vēl viena zeme. Tas mums tev, ja mēs gribētu, mēs tagad varam iekarot... Zini, mēs vienkārši iekarosim Rīgu un visu. Tā. Ģenerāļi aizmirs. Lai tā nebūtu jāatšakrēs šitā. Tu vari uzspiest auto-assign commanders, tad tā nebūs katru reizi jāizvēlas karavīri. Es nepievienojies, čali. Nāc karā. Es aiznīcināšu tev Rīgas lohi. Kur viņi tikko paņēma man valsti, es varu tagad gaidīt un mēģināt, ka mans ciems padodas ielankumam. Vai es vienkārši varu ieskriet iekšā ciemā. Es zaudēju 9 vīrus dēļ tā, bet tas bija to vērts. Un te tu jau jāizdomas, kādu dēlu tu gribi labu dēlu, ideālu dēlu, lohu. Ideāls dēls kļūst par tavu rival, un rivals will try to kill you, but es riskēšu, jo tas ir izdevīgāk manai valstī. Es dabūju pa brīvu karavīrus, viņi redzēja, cik labs karavīrs esmu, viņi pievienojās armijai. Un kur ir ideāli iespēja redzēt, kas notiek, ja tev nav pietiekami karavīru, lai ielēgtu, piemēram, vienu ciemu. Tajā ciemā ir gan 500 sargi, man tikai 300 karavīri. Tas norāda to, ka man vajag vairāk cilvēks, jo vienkārši tie sargi vairāk. Un kā zini, lai iet uzbrukumā, tev vajag vismaz 3 reizes vairāk karavīrs nekā tie, kas aizsargājas. Tādēļ mēs tagad paņemsim. Un šis ir tas mīnus, kādēļ. Ja tu vienkārši mēģini ieskriet, viņi ir fortifikācijās. Tu zaudēs daudz cilvēks, un tu vienkārši skrien pret sienu, kamēr viņiem ir loki un tā tālāk, viņi tev šaus nost. Un tajā kaujā mēs zaudējām tajā sīdžā vairāk,
karavīrs, nekā mēs zaudējām tikko burtiski kaujas laukā. Šis norāda, ka viņi mūk prom. Kaujā mēs zaudējām 36, Sīdžā mēs zaudējām, cik bijis, kaut kāds 600 vai kaut ko? 100% viktorijas, un viss, mēs tikko dabūjām Rīgu. Mēs sūtam karavīrs mājās, ejiet mājās, un tā, man valsts paplašinājās. Tagad problēma tāda, ka es nedrīkstu, es neesmu svētais vīrs, es neesmu kaut kāds mācītājs, kas varētu turēt baznīcu. Mēs uzspiežam ar labo taustiņu uz šo te pildi, un tad uzspiežam ar kreiso taustiņu krētņu veselu. Tagad pēc tā mums problēma, tas pazūd. Tagad parādījās the main too big. Mēs spējam kontrolēt tikai 4 teritorijas, mums ir 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tam ir 2 opcijas, kā uzlabot to. Parasti standarta metode, ja es iztaisītu create veselu here, bet, cik es šobrīd neesmu hercogiste, ja es to izdarīšu, tas vienkārši būs, pateiks, man tikpat augsts tituls kā tev, es šobrīd esmu county, chief, man jākļūst par high chief of Latgali, piemēram. Tas izmaksātu 109 zeltu, kur man nav. Ir opcijas, mēs varam pasaukt armijas savu, pateikt viņiem, ka mēs iesim tūlīt nodedzināt kādu kaimiņu ciemu. Es meitu dabūju. Es negribu meitu. Labi. Iesim, nodedzināsim šo ciemu. Un kamēr tu dedzini nost ciemu, tad tikmēr tu pelnīs naudu. Vai pierādīt to šeit. Vēl projām spēlni. Man mēneša izmaksas ir tikai 0,16. Bet ja man tā būtu īstā armija, kad tev karot, tās būtu daudz lielāks. Man nav pietiekami karavīri, lai to nodedzinātu. Starp citu, ja tev nav pietiekami karavīri, tas tik tā neko nenozīmē, to nozag kaut kādu kapeiku. Ak, nē, tas to būs kauja. Es varu aizmukt? Nevar aizmukt. Ups. Ko lai dara? Labi, zaudēsim šos karu. Tas ir vienīgais mīnus, ja tu dedzināt random ciems nost, tās pārējās valsts ar tev izdomāt nogalināt vienkārši kā paši soda. Un es zaudēšu to. Jā, viens Baltkrievija veidojas, lēnām. Cerams, ka viņi neizdarīs man problēmas. Tā, tas ir pamats. Rekur. Es jau varu betroth will can be married. Tas nozīmē, ka mans dēls sasniedzis pilngadību jau 16 gadus. Viduslaikos pilngadība ir 16 gadi. Un viņš tā meitene arī dabūja sasniegus 16 gadus. Es piekrītu, jā. Es tikko bankrotēju sev. Un viss tagad mans dēls ir aprecējies. Es esmu gan bankrotējis, ko nedaudz nevar izdarīt. Vēl kas svarīgi, ko tu var redzēt. Rekur vesels, te ir rādīts viss, kas ir zem tevis. Atceries? Mums ir, viņa pārvalda tikai vienu templi. Es pārvaldu visu to teritoriju. Līdz to viņa ir mazāk spēcīga, viņa ir zem manis. Pat cik viņai ir labi attieksme pret mani. Viņa man maksā algu. Bet tas ir gadā. Viņa man gadā iedod 2,5 zelta monētas. Ja man būtu papildus nauda, piemēram, es atiedošu sev naudu, lai tikai parādītu šo spēles. Ar 3000 būs viegli. Un vislielākā svarīgākā lieta, kas jādara ir, kad ir nauda papildus. Tu skaties, kas dod vairāk naudu. Tev nevajag karavīrs, tev vajag record tax income. Uzbūvēju šito. To pašu arī dara šajās teritorijās. Piemēram, rekur uzbūvējam šito. Tax income. Tā. Un tas ir visvienkāršākais pamats, kas ir jāzina par šo spēli. Kārošana, diplomātija. Labi, es dabūšu hercogistas titulu, es varētu parādīt, kā veidot jauns vesēls.
čaļi apvienojamies vienā armijā. Es negribu neko tā maksāt, tas tos darbs. Ak, nē, es zaudēju kauju. Starp citu, pat cik šitie ir viduslaiki, nav obligāti vienmēr jāiet jākaro. Ja kaujas laukā. Tu vienkārši var aiziet nodedzināt visu viņa zemi, viņš būs spiests padoties, viņam vairs nav teritorijas, ko viņš pārvalda. Ne? Viņš manu teritoriju dedzina nost, tas nekas, viņš zaudē visu savu teritoriju. Viņam vairs nav no kā iegūt nodokļus, no kā maksāt saviem karavīriem, algas un tā tālāk. Tas tāpēc kā 45. gadā Vācija sabruka, bet vēl projām bija armijas kaut kādas Norvēģijā. Tas nekas. Vācija padavās tā kā tā, vienalga, ka viņam armijas vēl bija. Ot tā. Un tagad man ir hercogis tituls. To var redzēt šitien. Haidačī. High Chieftain of Zemgal. Kas nozīmē, ka es tagad varu paturēt ar čaļus, kam ir Chiefs tituls. Viņš ir zem manis. Un arī starp citu īpaši lieta, ko dod Chieftains. Tur redz, pirmkārt, arī portrets nedaudz pamainījās. Ar viņam iedodas mans dimantiņš rekur. Bet to arī var redzēt, ka viņš pacēla augstāk, vairāk to arī kontrolēt teritoriju. Un tā. Un tas ir pamatā viss, kas būtu jāzina. Protams, vēl ir iespēja apstīties ekonomiku. Kā jau mēs, protams, varam sagaidīt, Bizantīna impērijā ir laba ekonomija, Romā, un tas arī principā viss. Un, protams, Indija laba ekonomija. Bet to tu var uzlabot. Ja tu uzlabo savus pilsētas, ieguldi resursus pilsētu, tu izbūvē savu teritorijas uzlabošanu, piemēram, kā šitens dara. Tu arī var redzēt savus teritorijas, tas tavs teritorijas, ko tu kontrolē. Tad arī tava ekonomija augs. Šits ir mods, kas man šobrīd atļauj uzbūvēt trade post, bet šobrīd tas nav svarīgi. Tas tālāk nākotnē jāzina. Tu to ar štopu var redzēt dinastijas, kādas ir pasaulē. Te ir, ko var redzēt manas visas vesēles. Tas tā nav pārāk svarīgi. Kultūras, to mēs apskatījāmies. Diplomārija options. Šitie dzeltenais norāda, ka viņi nav apmierināti ar mani. Zilais norāda uz to, ka viņš ir mans alājs. Un zaļais ir vai nu es, vai man padotie. To ko var redzēt vasēli. Es domāju, ka es parādīšu visu, ko tev vajadzētu šobrīd zināt. Jā, sapcīt, ka tu iegūsi labāku titulu, tad arī par to jābalso ir, vai viņš Un tas arī tāda, principā, ko tev vajadzēs zināt, pagaidām ir viss, ka mēs spēlēsim, tev tālāk tu visu pastāstīsi.